Ceļošana, atrast jaunas vietas, iepazīt citas kultūras, atklāt ko jaunu, tā ir pazīstama sajūta, vai ne? Iespēju ir tik daudz, ka reizēm ir grūti saprast, ar ko sākt. Ceļotājiem un piedzīvojumu meklētājiem mums ir ko jums parādīt. Aizmirstiet pārpildītas turistu vietas un garlaicīgus ceļojumu maršrutus. Dosimies kopā aizraujošā piedzīvojumā uz slepenām vietām. Atklāsim ko jaunu un neaizmirstamu. Vai esat gatavi? Piedāvājam jūsu uzmanībai 2025. gada labākās ceļojumu vietas. Neaizmirstiet abonēt kanālu, dalīties ar video un nospiest patīk. Lai plānotu savu nākamo piedzīvojumu, apskatiet mūsu partnerus video aprakstā. Iedomājieties vairāk nekā 1000 salu, saliņu un pludmaļu. Kā zaļi smaragdi, kas iestrādāti klusā okeāna zilajā plašumā. Laipni lūgti Raja Ampat, Indonēzijā. Īsta paradīze nirējiem un dabas mīļotājiem. Šeit esošā jūras dzīvības daudzveidība ir patiesi apbrīnojama. Šajos krāsainajos koraļu rifos mīt neskaitāmas jūras radības, zivtiņas, klauni, mantas, pat bambusa haizivis un vēl simtiem citu sugu. Iztēlojieties sevi peldam tīrākajā ūdenī, ko ieskauj krāsaina zemūdens pasaule un dzīvīgas jūras radības. Tā būtu neaizmirstama, vārdos neaprakstāma pieredze. Tālu no Bali burzmas, Raja Ampat salas glabā sevī neskartu dabas skaistumu. Šeit jūs atradīsiet burvīgas ūdens bungalo, kur varēsiet nobaudīt svaigas zivis, kas pagatavotas pēc vietējām receptēm. Pastaigājieties pa balto smilšu pludmalēm un dodieties piedzīvojumā, iznomājot laivu, lai izpētītu Raja Ampat salas. Atklājiet apslēptas lagūnas un ļaujieties neskartās dabas burvībai. Neaizmirstiet paņemt līdzi fotoaparātu, jo Raja Ampat ainavas ir vienkārši elpu aizraujošas. No zaļojošām klintīm līdz baltām smilšu pludmalēm, katrs šīs salas stūrītis priecēs jūsu acis. Dodieties ceļojumā uz Raja Ampat, lai atklātu Indonēzijas apslēpto dārgumu. Portugāles Douro ieleja piedāvā daudz ko vairāk par tikai vīnu. Tā ir vieta, kur vēsture un kultūra saplūst vienā, un laiks rit lēnāk. Dodieties pastaigā pa burvīgiem ciematiņiem, kā Pinhā un Lamego, un ļaujieties krāsainu un tradicionālu māju skaistumam. Šeit jūs atradīsiet īstu mieru un klusumu. Dodieties izbraucienā ar kuģīti pa Douro upi, lai aplūkotu terasveida vīna dārzus un kalnu ciematus, kas atgādina pastkartītes. Douro ieleja ir īstā vieta tiem, kas meklē autentisku kultūru, skaistu dabu un gardu ēdienu. Atklājiet šo Portugāles apslēpto dārgumu. Iedomājieties vietu, kur laiks rit lēnāk, un jūs dzirdat tikai Mekongas upes romantisko plūdumu. Luang Prabangā, Lausas senajā galvaspilsētā, jūs atradīsiet īstu mieru. Katru rītu budistu mūki safrankrāsas tērpā dodas ielās, lai saņemtu ziedojumus pārtikai. Apmeklējiet Wat Cheng Tong templi, Lausas arhitektūras šedevru. Vakarā dodieties neaizmirstamā laivu braucienā pa Mekongas upi. Luang Prabangas kultūra atspoguļojas arī ēdienā. Jūs varat baudīt dažādus svaigus un garšīgus ēdienus. Piemēram, khao soi. Tā ir garšīga nūdeļu zupa ar karija garšu. Un, protams, Lausas nacionālais ēdiens lapa. Tas ir ēdiens, kas gatavots ar maltu gaļu. Ja vēlaties nobaudīt īstu Lausas virtuvi, iesaku apmeklēt nakts tirgu. Tur ir daudz kiosku, kas pārdod vietējos ēdienus un našķus. Tā ir dzīvīga un jauka atmosfēra. Vai vari iedomāties zaļas salas, kas atrodas Atlantijas okeāna ziemeļos? Vēja plosītas, noslēpumainas salas. Tās ir Fēru salas, Dānijas autonoma teritorija, kas atrodas starp Islandi un Norvēģiju. Tas ir īsts dabas brīnums ar elpu aizraujošiem skatiem un neskartu skaistumu. Stāvas klintis paceļas no jūras, radot iespaidīgus ūdenskritumus. Viļņi triecas pret nelīdzenajām piekrastes līnijām, un jūras putni planē debesīs. Izpētiet gleznainos ciematiņus un ļaujieties krāsaino māju, kas atrodas dziļo fjordu krastos, burvībai. Iegremdējieties mierīgajā un relaksējošā atmosfērā, kur laiks šķiet ir apstājies. Šeit dzīve rit dabas ritmā. Fēru salas ir īsta paradīze pārgājienu cienītājiem. Iezīmētas takas ved cauri elpu aizraujošām ainavām, no kurām paveras iespaidīgi skati uz jūru un kalniem. Šīs salas atrodas tālu no pasaules steigas, taču tām ir bagāta un unikāla kultūra. Fēru salu kultūra ir dziļi iesakņojusies senās tradīcijās. Atklāsim Fēru salu aizraujošo vēsturi, kas ir pilna ar vikingu leģendām un mītiem. Apmeklēsim vietējos muzejus, lai iepazītu vietējo iedzīvotāju tradicionālo dzīvesveidu, unikālo mākslu un saikni ar dabu.
Neaizmirsīsim arī nobaudīt vietējos gardumus. Iesakām nogaršot zivi un jēra gaļas ēdienus. Lai gūtu neaizmirstamu pieredzi, iesakām apmeklēt Fēru salu tautas mūzikas koncertu. Izbaudīsim skaistās melodijas un dziesmu tekstus, kas stāsta par šīs burvīgās salas stāstiem un leģendām. Fēru salas ir lieliska vieta, kur atpūsties dabā, saklausīt sevi ikdienas steigas troksnī un iepazīt unikālu un labi saglabātu kultūru. Iedomājieties plašu, majestātisku līdzenumu. Sniegotās Andu virsotnes paceļas pret zilo debesu fonu, radot elpu aizraujošu ainavu. Salta burvīga koloniāla pilsēta, kas atrodas auglīgā ielejā. Salta ir ideāls sākumpunkts, lai dotos iepazīt apkārtnes brīnumus. Ja vēlaties baudīt pilsētas un tās apkārtnes panorāmas skatu, varat doties braucienā ar vagoniņu uz Cerro San Bernardo virsotni. No augšas paveras patiesi neaizmirstams skats. Tagad dosimies uz Quebrada de Umakvaka, UNESCO pasaules mantojuma vietu ar elpu aizraujošiem skatiem. Te jūs sagaida krāsaini klinšu veidojumi, gleznaini ciematiņi un aizraujošas arheoloģiskās vietas. Un neaizmirsīsim par 7 krāsu kalnu. Šis kalns ar savu 7 krāsu mirdzumu ir patiesi unikāls skats. Salta ir pazīstama arī ar savu augstkalnu vīnu ar unikālu garšu. Apmeklējiet vīna dārzus, nobaudiet vīnu un izbaudiet skatus. Tā ir īsta dzīves bauda. Okinava. Kas jums nāk prātā, dzirdot šo nosaukumu? Vai tās ir skaistas pludmales un dzidri zilie ūdeņi? Taču Okinavai ir daudz vairāk ko piedāvāt. Okinava ir sala ar bagātu vēsturi un kultūru. Un pats galvenais, tās iedzīvotāji ir slaveni ar savu ilgmūžību un veselīgo dzīvesveidu. Vai zinājāt, ka Okinavā dzīvo vieni no visilgāk dzīvojošajiem cilvēkiem pasaulē? Iedomājieties gleznainus ciematiņus, kur šķiet laiks ir apstājies. Tur dzīvo viesmīlīgi cilvēki, kas labprāt dalās savos ilgmūžības noslēpumos. Tas ir Okinavas šarms. Nav brīnums, ka to dēvē par ilgmūžības salu. Tradicionālais dzīvesveids, veselīgs uzturs un mierīga vide veicina iedzīvotāju ilgmūžību. Ja meklējat vietu, kur atpūsties no pilsētas burzmas, relaksēties un smelties jaunus spēkus, Okinava ir īstā vieta. Aicinām jūs iepazīt Okinavas skaisto dabu, sēt unikālo kultūru un atklāt ilgmūžības noslēpumus. Okinavas kultūra ir tikpat bagāta un skaista kā okeāns. Daudzus gadsimtus Okinava ir ietekmējusies no Ķīnas un Japānas kultūrām, radot savu unikālo identitāti. Krāšņi budistu templi un sintoistu svētnīcas un enerģiski festivāli. Okinavas kultūra ir patiesi aizraujoša. Ieklausies Sansina, tradicionālā Okinavas instrumenta skaņās. Atrodi mieru klusajā zemdārzā vai izmēģini spēkus karatē, kas arī radies Okinavā. Okinava ir sala, kas jāizbauda ar visām maņām. Varbūt arī tev ir laiks atpūsties un atrast sevi Okinavā. Dodies un atklāj Okinavas burvību. Kaukāza kalnu ieskauta, kā dārgakmens paslēpusies, atrodas Svanetija, Gruzijas reģions. Iedomājies, kalnu ezerā spoguļojas sniegotas virsotnes. Zaļajos pakalnos slēpjas seni ciemati, kur vietējie iedzīvotāji godā senās tradīcijas. Tālu no turistu pūļiem, Svanetija piedāvā unikālu pieredzi. Dodies pārgājienā pa senajiem ceļiem, šķērso elpu aizraujošus piekaramos tiltus un atklāj senas baznīcas ar unikālām freskām. Svanetijas iedzīvotāji ir pazīstami ar savu viesmīlību un sirsnību, kas tevi noteikti iekaros. Baudi gardus, vietējos ēdienus Svanetijas mājās, nogaršo īstu Gruzijas vīnu un ieklausies senajās, daudzbalsīgajās dziesmās. Svaneti ir īsts paradīze kalgu mīļotājiem. Šeit var kāpt pa stāvām kalnu takām, pastaigāties pa zaļām pļavām un baudīt brīnišķīgos Kaukāza kalnu skatus. Fantastiski, vai ne? Viens no slavenākajiem pārgājienu maršrutiem Svaneti ved uz Užguli, augstāko ciematu Eiropā. Iedomājieties, stundām ilgi soļot cauri šādai iespaidīgai ainavai, apņemtiem ar sniegotām virsotnēm un seniem ledājiem. Pa ceļam jūs sastapsiet daudzus tradicionālus Svaneti ciematus, kas ir slaveni ar saviem akmens aizsardzības torņiem un ir iekļauti UNESCO pasaules mantojuma sarakstā. Pastaigājoties pa šaurajām bruģētajām ieliņām, jūs jutīsieties kā ceļojot laikā. Šeit jūs varat iepazīt vēsturi un tradīcijas. Svaneti ir unikāla vieta, kur laiks šķiet ir apstājies. Izbaudiet skaistos kalnus, bagāto kultūru un vietējo iedzīvotāju sirsnīgo viesmīlību.
Vai jūs domājat, ka Zanzibāra ir tikai skaistas pludmales, zils ūdens un baltas smiltis? Patiesībā Zanzibarā ir daudz vairāk interesantu lietu. Tā ir sala ar aizraujošu vēsturi, kurā savijas Āfrikas, Arābu un Indijas kultūras. Dodieties pastaigā pa smaržīgiem garšvielu dārziem, pastaigājieties pa šaurajām ieliņām ar baltajām mājām un iepazīstiet rosīgos tirgus, kas piepildīti ar garšvielu aromātiem. Tas ir Zanzibāras burvības noslēpums. Nav brīnums, ka to sauc par garšvielu salu. Tās smaržas apbur ikvienu. Apmeklējiet krustnagliņu plantācijas, kanēļa dārzus, pastaigājieties starp muskatriekstu kokiem un atklājiet garšvielu audzēšanas un apstrādes noslēpumus. Zanzibāra ir ne tikai satriecoši skaista, bet arī sala, kur satiekas vēsture un daba. Atgulieties balto smilšu pludmalē, ienirstiet dzidrajā ūdenī un izpētiet krāšņos koraļu rifus, kas pilni ar krāsainām zivīm. Neaizmirstiet apmeklēt arī Zanzibāras vēsturisko centru – Akmens pilsētu. Akmens pilsēta ir iekļauta UNESCO pasaules mantojuma sarakstā. Izstaigājiet šaurās ieliņas, aplūkojiet grebtās durvis un skaistos koka balkonus. Iepazīstiet svahili kultūru. Svahili kultūra ir unikāls Āfrikas, Arābu un Indijas ietekmju sajaukums. Apmeklējiet arī bijušo vergu tirgu, vēsturisku vietu, kur var uzzināt daudz interesanta par Zanzibāras pagātni. Zanzibāra, sapņu pludmales, aizraujoša vēsture, bagāta kultūra un zaļa daba – viss vienu vietu. Atstāsim Zanzibāru un dosimies uz pavisam citu vietu. Laipni lūgti Igaunijas sirdī, Tallinā. Varbūt tas izklausās dīvaini, bet Tallinu ir jāredz savām acīm, lai to saprastu. Vai nav brīnišķīgi? Iedomājieties, bruģakmens ielas, krāsainas mājas, dakstiņu jumti un vecpilsētas mūri. Kā filmā, bet tā ir īstenība. Šeit Tallinā vēsture sadzīvo ar mūsdienīgumu, it kā Tallina vestu veco Eiropu nākotnē. Tallina ir nozīmīga tehnoloģiju pilsēta, kurā nemitīgi rodas jauni un inovatīvi uzņēmumi, un internets šeit ir neticami ātrs. No rīta varat pastaigāties pa vecpilsētas labirintiem, bet pēcpusdienā atpūsties modernā kafejnīcā. Tas arī ir Tallinas šarms, vieta, kur pagātne un nākotne satiekas harmonijā. Vai zini, kādi dārgumi slēpjas Tallinas līkumotajās ieliņās? Dodies pastaigā pa vecpilsētas centru, ļaujies gotiskās arhitektūras burvībai un iemalko kafiju kādā stilīgā kafejnīcā. Satiec vietējos māksliniekus, uzkāp Tumpē kalnā, lai baudītu elpu aizraujošus skatus uz pilsētu. Neaizmirsīsim arī par Kalamais rajonu. Šī ir moderna vieta, kas pārpilna ar stilīgiem veikaliem un mākslas galerijām. Vai tev nešķiet, ka Tallinā katrs atradīs ko sev tīkamu? Gatavs piedzīvojumam. Dodamies uz pasaules malu. Neuztraucies, mēs nebraucam uz autobusa galapunktu. Mūsu galamērķis ir Torres del Paine Nacionālais parks, Čīles Patagonijā. Iedomājies, kalnu virsotnes, kas spraucas cauri mākoņiem, zili ledāji un tirkīzili ezeri, un plaši zālāji, kur vējš šalts starp zālēm un brīvi klejo Guanako. Neticami, tik neskarta daba, kā uz citas planētas. Stāvot dabas varenības priekšā, tu jūties pavisam mazs, vai ne? Un zini, kas šajā ceļojumā ir pats labākais. Šī ir īsta paradīze pārgājienu mīļotājiem. Neatkarīgi no tā, vai tev patīk vieglas pastaigas vai izaicinoši kāpieni, šeit atradīsi sev piemērotu maršrutu. Vari vienkārši pastaigāties un baudīt ainavu, vai arī doties slavenajā V pārgājienā, kas ved cauri visam parkam. Tas ir vairāku dienu pārgājiens, kas ļaus iepazīt parka tālākos nostūrus. Ziniet, draugi, pārgājiens Torres del Paine Nacionālajā parkā nav domāts visiem. Tam ir nepieciešama rūpīga sagatavošanās, atbilstošs ekipējums un pats galvenais – cieņa pret dabu. Mēs šeit ierodamies nevis atstāt pēdas, bet gan izbaudīt skaistumu. Bet dzīve nav tikai pārgājieni, vai ne? Var doties izbraucienā ar kajaku pa ezeru, vērot savvaļas dzīvniekus. Šeit var redzēt Guanako, andu lapsas un kondorus, vai vienkārši sēdēt ezera krastā un baudīt skatu. Vakarā var pulcēties ap ugunskura, dalīties stāstos un vērot zvaigznes. Šeit zvaigžņotās debesis ir pavisam citādas. Torres del Paine Nacionālais parks ir patiesi īpaša vieta, un ceļojums uz šejieni paliks atmiņā uz mūžu. Šeit jūs varat savienoties ar dabu un ar sevi pašu. Tātad, esam apskatījuši 10 labākās vietas, ko apmeklēt 2025. gadā.
Varbūt laiks sakravāt koferus un doties savā piedzīvojumā, vai esat gatavi plānot savu nākamo ceļojumu? Šie jaunie galamērķi sola neaizmirstamus piedzīvojumus 2025. gadā. Ja jums patika šis video, spiediet īkšķi uz augšu, dalieties ar to ar draugiem un abonējiet ceļojumu noslēpumi, lai atklātu vēl vairāk brīnišķīgu ceļojumu galamērķu. Paldies par skatīšanos, lai jums jauks ceļojums!